aizbraucam, atceros, uz kuģi aizbraucam pāri Atlantijas okeānam, bija tāda zvejas vieta pie Amerikas kaut kur, George Banka saucās, ārkārtīga bagāta, viena perioda pirms zivuma nārsta, ārkārtīga bagātība, siļķes nāca, pilnīgi migrēja, stundām iet siļķis kaut kur viņš iet, un tad centās zvejnieku kolhozi braukt, zvejot zivis, siļķis, kamēr ir trekna. Līdz nārstam viņa ir trekna, viņa uzkrāj, enerģija aiziet ikros, pēc tam viņa ir liesā, viņa ir lēta. Tā zivu nozvejā jau arī dalījās, liekas, zvejoja tikai centās kolhozi laikā, un katrā pasaules jūrā vai okeānā savā, nebija visiem vienādi nārs tajā laikā Ziemeļjūrā un Norvēģjūrā, un tāpat laikā pāri kaut kur pie Bostonas, kaut kur tā starpība bija liela, un to jau bija zinātniski izpētīts, kad ir laikā jāizbrauc tur un jāizmanto, lai tās produkcija būtu vērtīgāka, jo liela starpība ir treknā siļķe un liesā, un arī naudas ziņā kolhozam pa trekno naudu mums saņēmam daudz labāku, kā mēs saņēmam, un ka mēs piezviņojam uz vietas, teiksim, 100 tonnas, mūsu kuģis varēja paņemt, tas mazais zvejnieku, tad mēs piegājam pie bāzes kuģa, milziņi lielie bija, kas 1000 tonu ņēma, un viņš mums paņēma augšā, laboratoris, tur bija tūlīt zivmeisters un laboranti, un visi tūlīt paņēma proves, jeb ar sarunāšanu, 1:3 vai 3, teiksim, 50% treknā, 50% liesā, jeb 70% treknā un tā attiecīgā. Un ja bija strīdi, tad bija iespēja laboratoriski turpat uz vietas uz kuģi pārbaudīt. Es pats tiku taisījis Rīgā laboratorisko pārbaudi noteikti. Man iedot siļķi, un tagad aizēju uz Brīvības ielas bija laboratorija, tur bija visa aparatūra. Kurā vietā tas bija Brīvības? Es nepateikšu šodien vairs to numuru, tas ir man tur aizbraucam mēs, jo es, esot mājās šeit vienu laiku, gāju. Es domāju, ko es jūrā, ja iešu ilgāk, iešu zvejnieku, pa parasto zvejnieku, jo uz zvejas kuģiem maksāja pēc ieņemamā amata. Un mēs, kas bijam amatroži, tas ir pats zemākā pakāpe, tiem bija, izlīdzināti to sauc pa pajām, kā lai es pasaku. Kapteinim bija 2 pajas, ja man bija viena, stūrmiņiem bija, jeb čīfam, vecākais mekāniķis ir čīfs. Tam bija 1,8 vecākam. Kas tas ir paja? Tā ir nauda? Paja tas ir daļa. Kā lai es pasaku, no kopējās peļņas? Jā, no kopējās vērtības, daļa. Tās pajas jau vēl ilgi gāja, kad bija privatizācija, kolhozos visu mantu norakstīja pajās, cik ilgi gadus tu esi strādājis. Jā, sadalīt. Jā, sadalīt tev, tu tik, viens strādājis ir 2 gadus, otrs strādājis 20. Kolhozam kopjā vērtība, ka dalījās, ka notikās 90. gados, ka notika. Tad saucamās paidaļas saņēma tikai ar tādu vērtējumu, cik tu esi ieguldījis tajā, kas tagad mums ir jāizdala visiem. Un tādā veidā jau, daļai pareizi, daļai jau ļoti jau sagrāba varošie cilvēki, kas bija vadībā Bet par to Amerikā, kur jūs tur braucāt pa to okeānu, tur jūs jau krastā nekur netikāt, ja tikāt arī? Netikam krastā. Nekur? Nekur. Neviens no kuģa apkalpes netika? Ir starptautiskie noteikumi. Ja gadījumā uz kuģa notika kāda ārkārtēja avārija,
teiksim, Ugunsgrēks. izdega mašīna telpa vai kaut kas nebūtu, tad ir jāpieņem. Tad mums ir vēl jāprasa, ja iespējas jāprasa uz Rīgas Savienības atļauju, ieiet tuvākā. Piemēram, kāds cilvēks salauza mugurkaulu vai bija gadījumi sniegt ātrā palīdzību. Ja galīgi nevar iztikt, tad bija tiesības ieiet ārzemju ostā. Jo drausmīgi baidījās, kad aizbēgs. Viens gadījums bija, ka mums aizbēga viens puisis. Nu. Aizbēga. Latvietis? Latvietis, jā. Kā viņu sauca? Man grūti pateikt. Tas ir tik sen atpakaļ. Latvietis bija. Viņš aizbēga uz Zviedriju. Un viņš aizbēga no Ziemeļjūras. Jā. Pusdienas laikā ir tā saucamā kopkaīte. Tas ir, kur viss sajiet ēd pusdienas. Neliela telpa, neko daudz lielāku šito nav. Liels garš galds, tur ir blakus ir virtuve, no virtuves pavārs koks dod tos ēdienus visus. Un par to laiku viens tas puisis, viņš bija diezgan tāds apķērīgs. Viņš uzgājis augšā, uz mūsu kuģiem atradās saucamās glābšanas laivas. Uz otrā klaja. Pirmais klajs ir lejā darba klajs, otrais ir stūras māja un viss tas ir atrodās, laikam kaut kur bija es nezinu, kur tie kuģi fotogrāfijas. Viņš bija aizgājis un viņš zināja visas elektropogas. Tur bija tās glābšanas laivas jau novilktas, jau vētrā šūpo un mētā. Viņš tur kustēties bija. Viņš aizgājis bija un attaisīs visu un ieslēdzis vajadzīgās knopkas, pārlaidis pāri pa bortu. Un nebija tālu, kad 200-300 metri apmēram bija piestātne. Tur stāvēja ārzem kuģi. Mēs nedrīkstiem iet. Mēs šūpojamies dreifā, ka kaut kur jāgaida, kaut kas bija jādara. Mēs vienkārši kuģis dreifēja. Palaiž, lai viņš iet lēnām. Viņš nekur, ja nebija vētra, viņš nekur nevar aiziet, neizputēt. Un tas puisis bija aizbēdzis, sarunājis ar tiem, cik viņš tur varēja, viņam vāja angļu valodas zināšanas bija. Lai atsūta atpakaļ mūsu kuģim to laivu. Tur svešie tie viņu cilvēki ar 2 laivām atbrauc to mums piederošo, Carnikovai piederošo, tā glābšanas laiva liela bija, tur 20 cilvēku varēja mierīgi. Tad tā airu laiva tā bija, vai kas tā pa laivu? Viņš ar to laivu pārbrauca pie tiem. Airu laiva tā bija? Nē, motori bija, spēcīgs motors bija. Gaita, ātrums liela. Viņš aizbrauc, un tie atbrauc, un lai nebūtu kaut kāda tur nota, ka mēs esam Padomju Savienībā apzaguši, to viņš tik daudz saprata un aizbēga uz Zviedriju. Bet vai tā bija taisnība vai nebija, vēlāk mums teica, ka pēc kādu mēnešu viņš prasījās atpakaļ. Viņš bija aizgājis tur Zviedrijā kaut kādā putnu fermā strādāt. Un bija teicis, ka ja viņu ņem atpakaļ, un arī to es nezinu, komandas sastāvs vai stūrmans, kāds man teica, viņu atteicās Padomju Savienību ņemt atpakaļ. Oho. Lai viņš, ja viņam ir izvēle bija, ka tur ir tā laimes zeme, lai viņi dzīvo. Un kā tur viss veid, tas nebija tik svarīgi, lai tur viens matrosis vai viens cilvēciņš. Yeah. Vairāk vai mazāk, to es tādu notiku. Aizbēgšanas notikumi bija vairāk. Cik jūs uz kuģi bijāt cilvēku? Cilvēku. Uz šiem kuģiem, kas bija kolhozā, uz tiem bija 23 līdz 25. Tad cik bija tie matroži un kas bija? Kā bija? 3 mehāniskā sistēmā strādāja čīfs, vecākais mehāniķis, vidējais un elektriķis 4 tie bija. Tad bija, tas ir sastāvā, tad bija vadošā sastāvā kapteinis, kapteiņa vietnieks, un pirmais, otrais stūrmans.
Arī patiesībā 5 cilvēki. Kopā matrožu sastāvs bija kāda 10, 12 attiecīgi, kā kolhozs. Citreiz nevarēja noformēt 1 vai 2 mazāk, bet tie vadošie jau jābūt bija, jo mājiņas jau bija. Tur mājiņas kuģis nekad neviena mirkli neatstāv bez kuģis peldu, un neviens neredz, kas ārā notiek. Cik no komandā bija cernikavieši? Tas mainījās. Komandā cernikavieši nepavisam tik daudz nebija. Bieži bija rīcinieki. Puse bija? Jā, daļēji. Šeit parasti jau tā, ka, lai tiktu gaujas zvejā, daudzi jau tā bija, jo gaujas zvejā ķert tos nēģus, bija veco paudžu dēli, vieni gāja, nāca viņā vietā, sakali, nākošie, un nemaz tik viegli nebija tikt, lai tiktu pie nēģu ķeršanas. Bet uz kuģi, piemēram, kā tad tur bija viegli? Pietrūka to kuģotāju vai? Kuģotāji netrūka. Nekad. Pirmkārt, lai es tiktu jūrā, vajadzēja ietniegt mūsu vietējai kadra daļai savus dokumentus. No kurienes tu cēlies, kas tavi vecāki apmēram bijuši, visu šito. Un tad bija tā saucamā vīzas atklāšana. Vīzas atklāšana man ļoti ilgi vilkās. Es nezinu, kāpēc vēlāk man apmēram teica, tur kaut kādas neusticība vai kas. Un tad vīzu atklāja apmēram pēc 6 mēnešiem. Visu smalki gāja kaut kur augšam aparātam, katrs cilvēciņš tika sijāts, kas viņš ir. Jau par to vien varēja nelaist tevi jūrā, ja tev tēvbrālis ir, vai tēvam radnieki ir bijuši latviešu leģionā, ja izsakoja, kad ir bijuši mežā, kad ir bijuši partizāņi sarkanie pret pastāvošo padomju varu, ja to dabūja, ka tu esi atbalstījis tur kaut kādus vācu piekritējus, tev necerētu nemaz. Nevienam tur nepierādīja, tur pietiekoši braucēji ir. Mums jau ir no Liepājas līdz Kuiviži, līdz Masalacai. Te bija tie visi tie zvejnieku kolhozs, cits stiprāks, cits vājāks, bija jau ļoti labi no viņiem izcēlās. Stiprs bija Liepājas Boļševiks, stiprs bija kolhozs 9. mājas, tas ir Rīgas. Vecmogrāvis, jā. Jā. Un Salacgrīvā arī bija? Jā, Salacgrīvā arī bija, tagad vēl ir Salacgrīvā. 9. vilnis vai kas tur? Jā. Viņas tur, tie nosaukumi bija jau tādi diezgan latviski bija, tādam bija kā, kas bija Boļševiks. Liepājā jau bija kolhozs Boļševiks. Un kāds bija tas nacionālais sastāvs tām komandām? Tur Nacionālais sastāvs bija ļoti raips. Pārsvarā var teikt, ka 40%, 50% bija latvieši. Varbūt bija kuģi, kur bija tiešām arī vairāk vai mazāk, un to es neņemos apgalvot, un arī tas nav vajadzīgs. Bet bija daudzi krituši, man bija caurkrituši partijas darbinieki. Man bija viens tāds vīrs, Ivanovs uzvārds no tāliem austrumiem, ar militāro majoru pakāpi. Viņš anulēts par sistemātisku dzeršanu. Viņš bija patiesībā nodzēries tur un aizgājis sācis bija no tāliem austrumiem, beigās uzzinājis, ka te mums Baltijas nozvejas tajā Zāpribā, saucās Rietumu nozvejas baseins bija. Mēs bijām Igaunija, Latvija, Lietuva. Viņi nozvejas baseinos ziemeļu, austrumu, tālo austrumu. Tie bija milzu apgabali, kas katriem bija savu likumdošanas ar nelielām starpībām. Un tad tie cilvēki klīda. Daudz reiz bija tāds, vienā kolhozā viņš nekur nedara. Paiet laiks, viņš iesniedz nākošā.
viņš jau to biogrāfiju savu nezar par kādu pārkāpumu. Cits bija sadedzinājis motoru bez eļas, tur gājis ir, tas motors ir ražu, vai nu tur mazo, lielo vai ko nebūtu, kaut kas. Tad citam bija tur tāds pārkāpums, pārpludinājis ir elektroiekārtas telpu. Tika izmest pēc kāda laika, ka cits kolhozs skatījās, jo nevar jau katru cilvēku to, ko pieņem, nolikt uz galda, tā kā avīzi lasi, un tev būs skaidrs. Tās negācijas jau visi slēpa, pa ko viņš izmests. Un lielākā daļa jau bija izmests tās pašas nekrietnās dzeršanas dēļ, ko cilvēki mums jau ar. Jūrnieki jau vispār ir cilvēki, kam vajag dzert, izkauties, redzēt. Bija kautiņi arī uz jūsu kuģi? Uz kuģa jau kautiņi nenotika. Kautiņi notika tādu sastrīdi, jā, bet kautiņi notika krastā. Tikko bija krastā, tā tūlīt pirmā bordelī iekšā. Vecmilgrāvī bija šitas saucamais, kā viņi tur sauca, tās palāma bija. Vecmilgrāvī bija bordelis padomju laikos? Bordelis nebija, tā bija dzērai tāda bode. Tas bija tās uzdzīves, tās ārkārtīgi. Mūsiem jau nebija iespēja, reiz jau krastā negāja. Jūs tikai Latvijā krastā, nekur citur? Mēs drīzam, kuģis ja pienāca Klaipēdā, piemēram, mums laida Klaipēdā, varēja Klaipēdā staigāt brīvi, saucamās vačs, tas ir sardzes maiņas, jo kuģis jau nekad visu komandu aiziet mājās, bet visu laiku bez pārtraukuma, kamēr vien kuģis elpo, kamēr viņš ir spējīgs iet, vienmēr atrodas dzīves cilvēks. Neviens, bet 3 jābūt ir, kā nu kurreiz bija, citreiz tas saucamās vakts, tas ir no sardzes maiņas, jo kuģis ir jāsargā. Uz kuģa dzēra vai ne? Uz kuģa dzēra. Cik tev pašam iespēja bija tā, kad atnāca, tur neliedza nevienu dzert. Bet darba laikā jau tev ātri patriec. Tur tā dzeršana tāda masveidīga. No ko darīja uz kuģi, kad nav zivis vai kad vienkārši tur... Kad uz kuģa nav zivis, lielāko daļu remontēja zvejas rīkus, ļoti daudz laika paņēma. Jeb katra tās milzīgās, tā jēda bija, saucamā jēda, tā, kā lai es pasaku, 3 kilometri gara, ja zvejoja ar tīkliem. Ja zvejoja ar riņķa vadiem, tas ir cits zvejas veids, ja zvejoja dviņtraļiem. Dviņtraļi ir tādi, kur 2 kuģi, šita ir kuģis un tur ir. Un viens pārnu velk viens kuģis, otru. Un tur, teiksim, diena ir vienam loms, diena ir otram loms. Kā gadīsies, ja tev tajā tavā dienā nelaimies, tad tas nekā nevar darīt. Bet tas lielākās tādas iedzeršanas jau bija pirms kuģa promiešanas. Neviens jau neliedza, tur kapteinis nenāca klāt. Tev saka, liedzērs, vai tev mēs izmetīsim. Ja viņš ir vīzu dabūjis cauri, un ja tur jūrā no viņa redz, ka nekāda jēga nav, sazvanās ar bāzi. Kas bija bāze? Bāze bija tā, kas pieņem pilnu kravu, milzu tonāžu. 100 tonu, 1000 tonu. Bija mums tāds Vilis Lācis, Eike un kas visi tie bijušie slavenie bolšviki, kas revolūcijas laikā cīnījās. Tiem bija tie lielo kuģiem bija nosaukumi. Un tie lielie kuģi, uz kurien veda tās zivis tad? Viņi veda attiecīgi, kur bija pieprasījums. Mēs vairs nebijam komandētāji, vai viņi izkrāvās un pārveda viendaļa produkcijas uz Ļeņingrādu, uz Maskavu, vai arī uz citām republikām. To jau mēs pilnīgi neko nezinājām. Mums nekāda vai nekāda. Mēs saņēmām savu atskaiti no bāzes, tik un tik nodots, tik un tik jums būs nauda, tik tādā un tādā vērtībā, tik traknās zivis, tik liecās un aprēķins un kolhozā tad tur saņems savu. Un ko jūs tad pamatā, ko jūs tur ķērāt? Jūs sakat brīvā laikā. Jā. Brīvā laikā ļoti daudzi spēlēja kārtas, bija
Bija, man liekas, arī Novas galds, bet tur tas kuģis reti, ka tā stāvēja, lai Novas spēlētu, nu, kustās. Un ar telpu neatļāva, lai to kīju atvilkt atpakaļ, un nebija jau tas telpa. Kā? Un lasīju grāmatas, es ņēmu līdzi veselām pakām grāmatas. Paņēmu, tas nebija. Vienreiz atceros, man viens tāds krievu kapteinis Ivanovs, vai kā viņam jābija, uzgāja, mēs vienu grāmatu lasām. Viens no tiem puikām prasa, viņš, ko tu lasi, viņš teica angļu valodu. Un noņēma viņam to angļu valodu. Priekš kam jums angļu valodu? Kapteinis noņēma? Kapteinis noņēma. Un kāpēc ne? Tāpēc, ka tu iemācīsies angļu valodu aizmāc. Tu tam priekš tam nemācies, lai pēc tam to valodu galīgi nebūne bēja. Tu kaut kur ir tiksi ārā. Valoda tak ir starpnieks. Ja cilvēkam nav valodas, tad viņš ir ar pirkstiem arī grūti parādīties. Tu var tur parādīt, ka tev vēst gribās vai ko, bet ko tu tālāk? Nu, cik komandā bija tie komunisti? Komunisti bija maz. Maz? Maz. Parasti komandā bija 3, 4 varbūt. Nebija katreiz ne visi stūrmaņi bija komunisti, nebija jābūt arī obligāti, nebija jābūt. Tev ir diploms, tu esi beidzis tādu un tādu jūrskolu, un tas ir tiecīgs kuģi vadīt, jo tā izskalot jau viss tik briesmīgi, tā jau tad nebūs neviens. Uz kuģi parasti bija viens pirmorganizācijas sekretārs, komunisti viņam bija 2 vai 3, un tad viņš, ja neveicās vai ko, tas sasauc tādu, kā lai es saku, apspriedi, kāpēc neiet zvēja, bet viņam parasti nebija galīgais speciālists, ko viņi varēja priekšlikumu likt tiem, kas sazinājās par rācijām ar visiem rajoniem 1000 kilometru attālumā, ko tie komunisti varēja, bet viņu ietekme bija tāda. Un bija arī cilvēki, kas ļoti gribēja tai partijā tikt. Ja ne savādāk, man, piemēram, bija piedāvājumi vismaz 2, 3 reizes, lai es, kad man ir tik daudz pateicības no kolhoza, un labi ir, es atradu vakar kā pa brīnumu, ka man ir piešķirts nopelnē bagātais kolhoznieku nosaukums. Tur ir protokolēts uz 60 gadu, tad skaitījās jau augsts pagodinājums jau bija. Un tai partijā man uzaicināja kādā sakarībā. Zvejojam Ziemeļjūrā, neveicās, galīgi ne. Iet laiks, un nav nozvejots 3. daļa. Partijas sekretārs, es vēl atceros, uzvārds Barnašs bija, Carnikavietis, krievs. Latviski viņš drusku runāja, nerunāja patiesībā krieviski. Neiet tā zveja. No Zvejnieku kolhoza savienības, kas bija darba vieta Rīgā, dot telegrāmu. Jums plāns nav izpildīts, turpiniet zveju. Turpiniet zveju, šeit nav, jums ir jāiet pāri okeānam. Lai ved pārunas ar komandu, kad reiz iestiepties garāk, kas būs labprātīgi, kas gribēs atteikties, nedrīkst piespiest. Labi. Partijas sekretārs man saka, tagad visiem runā. Es teicu, noteikti, mēs esam te noblandījušies 2 mēneši, 3 tukšā. Es teicu, es nebraukšu pāri, nepeldēšu pāri vairāk ar to kuģi. Tas partijas sekretārs man saka, tu zini, ja tu neatteiksies, tomēr paliec komandā, atnāks mājā, mēs tev bez pārbaudas laika, mēs tev bez pārbaudas laika uzņemsim partijā. Viņš man, es teicu, es nemaz ne uz to nedomā. Tu zini, ko nozīmē, tev būs daudz vieglāk. Tu komandēsi. Pietiekoši, tu varēsi kādu nozari komandēt kaut ko. Es tā nosmējos, es teicu, vai tāpēc ir tikai partijā, kad lai būtu vieglāk. Es teicu, tur ir manā izpratnē,
viņš skaito mani, kam tev tur to melno darbu zivis cilāt un pārcilāt un šķērēt galvas un viss. Tu stāvēsi un reģistrēsi ar papīrīt, pierakstīs, kas tur palika dusmīgs. Tad es tā nosmējos. Un tā vēl otrais, kur bija, jā, ka te vēl te krastā. Bet viņiem jau arī tie, kas bija partijas sekretāri, no katrā kolhozā bija viens pilnīgi par politisko līniju, partijas sekretārs saucās. Neatkarīgi kolhoz priekšsēdētājs, tie bija partijas cilvēki lielāko daļu, vai tur vietnieki vai kas. Tam sekretāram bija jādara viss, lai pēc iespējas vairāk organizētu, lai augtu partijas cilvēku sastāvs. Un, kad tie partijas cilvēki nevairoja, tas nozīmē, tu esi vājš sekretārs. Kas bija Carnikavā tas sekretārs? Partijas sekretārs bija Liepiņš, viņu bija arī tādi nesevišķi draudzīgas attiecības. Vienkārši viņš bija muļķīgi uzskatīja, ka to, ko viņš saka, tas ir tā taisnība. Viņš man vienreiz vienos mājas svētkos kolhozniekiem gandrīz visiem, noteikti valde un viss jābūt bija gājienā. Kur mēs gājam? Mums bija te Carnikovas kapi viena, kur ir 19. gadā nošauti, un kur mēs gājam? Te gājienos, es nezinu, bet Carnikovu gājam. Un viņš man saka, tas Liepiņš, kāpēc tu neesi biedra bumbieri, kāpēc tev nav piesprausti nopelni? Jums ir apbalvojumi valdības. Es teicu, vai tas ir obligāti? Es teicu, man nav jābūt tā kā pāvam spožām spalvām. Apvainojās. Tad tu uzskati, ka valsts apbalvojumi ir kā. Tad es iedomāju, nevajadzēja man kaut ko tā. No tā laika viņš visu laiku man neieredzēja. Visu laiku kaut kur piekasīties, kaut ko tādu. Bet viņš bija cilvēks, viņš arī savu vietu gribēja paturēt. Bet viņš nebija Carnikavietis, jā? Ja viņš... Nē, nebija. Kur viņš no kurienes? Tie jau parasti uzradās. No augšas viņus atsūtīja. Vai viņš kādā vietā bija izbraucis cauri, vai bija kaut kāda cita, teiksim, bija arī tiem partijas sekretāriem, vai tur ģimenes lietas bija tādas, kad ne īsti rāmos, vai kā, un viņu pārcēla citur, lai tautai nebūtu ko spriest un ko teikt, ka viņš pārkāpa to un to likumu līdz ar to. Bet man viņš nesimpatizēja tā, ka viņam bija tāda iedoma, ka viņš ir varošs, ko es saku, tas būs. Un tagad es pateicu to, man viens teica, nevajadzēja tev teikt to, ka tev kas spalvas spožas ir jāliek. Tas ir gods, tā kā viņš gribēja godu. Es teicu, man galu galā, man pašam arī galva. Es daru pats, kā es gribu. Es neesmu partijā un es nemaz nedomāju, es pat nebiju komjaunietis. Par ko armijā man brīnījās armijas laikā. Bet kad atklāju, man ļoti slikti bija par to, kad es biju specialitātē, kur es domāju, atnākšu privātā dzīvē, es varēšu turpināt to darbu. Pēc svinīgās vēras nodošanas bija izvēle, kur es gribētu militārā kādā specialitātē. Vai sapieris, vai mienmetējnieks, ložmetējnieks vai kas. Un viena nozara bija sakarnieku, un es pieteicos sakarniekos. Es iedomājos, atnākšu privātā dzīvē, es būšu apmācīts 2,5–3 gadus armijā strādāt ar radiostacijām, es varēšu iet jau privāti jau kaut vai uz kuģiem, man tā doma bija, jo tajā laikā jau vēl bija tas Moras sistēma, un es sāku mācīties, viss bija labi. Kurš bija tur nostučījis. Vienā jaukā mirklī bija foršs, liels galds, viens ir, kas raida. Mums pa laikam bija pašiem jāraida to atslēgu un arī jāpieņem.
tas, kas vadīja kursu, tas raida, un mēs rakstam. Rakst tādos kvadrātiņos. Paši jau mēs neko nesaprotam, ja nezinu šifru. Bet jums krieviski bija jāraksta, ja? Jā, tam nebija, nu, krievu burtiem jāraksta ir, bet tie katrs burts, piemēram, nu kāds ir šifrs? Tu šito uztais 5 vārdus, 5 burti tā, 5 šitā. Tev ir tur tas, kas nāk, tā atslēga, 4. burts, 9. burts, 7. No tā veidoja vārdi. Un tad ir, kad dabūja zināt, kad nodeva to šifru, tad ir vērtība tikai tam, ko tu tur raksti. Te neko neviens no malas nevar uzminēt. Tā tomēr viņa ilgā, es nezinu, vai pasaulē vēl šodien iet radiotelegrāfis ir man liekas, ka neiet vairs. Es vismaz savā domāju. Un es pat cik nebiju komjaunietis, un bija forši. Ziemā puikas skrien pa puteni sniegā un visi. Un mēs sēžam siltā istabā, uzlikt saustiņas ir un klausamies. Un rakstam un pierakstam. Vienā pavasara dienā jau kā inspektori pārbaudi, jā, es noliku labi, noliku raidīšanā labi un pieņemšanā teicami. Un domāju, tālāk viss ir ok. Pārtraukums vienmēr starp ziemas un vasaras periodiem bija mēnesis saimnieciskie darbi. Stādīju kokus, uzlaboju ceļus, kaut ko karaspēka daļā vienmēr ir ko darīt. Vienā mirklī atnāk man pakaļ uz strēlnieku roti pārsūtīts. Un tā man visi tie prieki ar radio viss beidzās. Man vienkārši izostīja, kad es neesmu bijis komjaunietis un neesmu arī armijā. Jau bija pagājuši jau vairāk kā gads armijā. Man tur armijā neviens tā sevišķi neuzstāja, kad vajag būt. Tur bija tā komjauniešu tās grupas un strādāja. Nu ko tur puikas, kas ir 5 gadu, 3 gados, 5 gadu, 4 gadu. Visu laiku to pašu borēju, ko visos lauku kolhozos sasniegumi un uzraksts kantoros bieži nesakrīt ar reālo esošo. Nu nesakrīt. Nu šitā pati kukurūzas audzēšana laukos. Kukurūza jāaudzē Latvijā nav zeme. Kukurūzai jābūt ļoti labai zemei, lai viņa augtu. Ukrainā. Tā zeme, melnzemes dziļums ir tāds, ka viņa to sakni, ka teica, bija tāds slavens kolhozs Slāčplēsis, Kauliņš, ko bija. Viņa teica, ka, lai kolhozs to kukurūzas plānu uzlika, to neizvēlējās kolhozs priekšsēdētājs lauku kolhozos. Mums jau nebija, mēs jau nebijām lauku kolhozi. Bet viņš teica, 200 metri no ceļa, viens trīpi ir kukurūza nosēta, un lai tālāk auga labība kaut kāda, un hektārus uzdot tik un tik, un tādā veidā notika tā apmānīšana. Nu, vienkārši tam augam vajag cita dzeļa un cita barība, viņam ir sakne stabili, tas pats ar tām saulespuķiem. Un Latvijā jau kukurūza un tā saulespuķi audzēja zaļbarībai. Kad uznāk zināmais augums, tad ar kombainiem brauca klāt, lopkopības kolhozos, lielās milzīgās tranšijās, gremdēja, kā barība. Rudenī bija zaļa barība, pienam un visam bija garš klāt. Pienam visam varēja dzert, jūs daudz pateicies, tāpēc nepērku veikalu pienu, ka viņam ir kukurūzas, ka viņam ir skābarības garš. Un mācēja jau apiet, visādi jau tie apgājieni bija apmānītos. Tur bija kolhozas priekšsēdētāji, bija tādi, vēl humors saka, Latgalē audzēja linus. Latgale ir vienīgā Latvijas rajons, kur visvairāk linus audzē. Kolhozas priekšsēdētājs no Lauksaimniecības ministrijas iecelts vecs, ejot no partijas cilvēks, nekad laukos nav bijis, bet viņš ir partijas rajona
Tā laikā jau visu Latviju bija sadalīta rajona. Sievas plūca linus, un liniem ir tāda maza pogaļiņas galā. Tāda maz kā pipariņi, tādi lielāki. Viņš tas priekšstādājs sakot, nu, sievas, jums ir padevušies zirņi. Viņš zirņi. Kur viņš var būt rajona lauksaimniecības nodaļas vadītājs? Kādas ražas tur var gaidīt? Nu, ko tu vari gaidīt? No nezinošu cilvēku. Viss tā kā pasaka, Krievi esot čekis sacījuši. Vislabāk ir tad, ja tu nezini. Tev sit un sit, skaidri redz, ka tu to nezini. Bet to, ka tu slēp, to var just. Jā, nu taisnība. Kā es varu atbildēt, ja es nezinu? Nu, sit man tūlīt beigtu, nekas, ja tas nedos neko. Nu jā, pa to Carnikavu. Bet tur Carnikavā jau toreiz visi zināja, kas ir komunisti, kas ir čekisti, jau viens otru jau zināja. Tie, kas kalpoja, tie saucamie čekisti, jeb kā lai pasaka stukači, bija tāds vārds stukači. Jā. Viņi jau bija mazas nozīmes, bet viņi bija gandrīz katrā kolektīvā. Stukači, tas latviski, tas būtu kā? Stukači, nostučīnu, nosūdzēt. Sūdzmanis kaut kāds, jā? Sūdzmaņi, jā. Toreiz jau bija jocīgi, piemēram, kas viņam bija jādara. Piemēram, bija tāda akala no kolhoza valdē, blakus nozare, tā kā sabiedriskais darbs, nevis obligātais, bet sabiedriskais darbs. Modrās acis, modrās ausis. No katrā kolektīvā bija 2-3 cilvēki, kam ir jāredz. Ja tu kaut kur redzi, ka tas ir nelikumība, piemēram, mums cīks atradās zvejnieku zvejošanas placiem klāt. Es visu tur redzēju. Es tur visu redzēju, ka tur, pats sakot, zvejnieki nozvejojuši, paņem savu kuli, zivis iekšā un iet mājā. Tas ir nelikumīgi. Zvejnieks ies laikam reņģis vēl pirkt. Tev jāpērk bija. Un tad es ar to liepiņu arī tur salecos. Un manu vēlreiz ievēlēja tajā trojkā, tajā ceha modrās acis 3 cilvēkus, lai mēs kaut ko uzrakstām. Ka mēs redzam pārkāpumus. Zvejnieki tomēr un tā, ne tikai par zvejniekiem, pa jebko. Es redzu, ka to un to, kad es esmu neapmierināts, es iesniedzu valdei, valde tūlīt valdes sapulcē, jautājumu, ja ir svarīgs, ātri izskat, ja ne, tad vēlāk. Man tas liepiņš paiet kāds pusgads, partijas sekretārs saka tā, Ilmār, tu paklaut, tev neviens neko tu tur neredzi uz tā plača, ka kaut ko dara. Es teicu, kā, ko dara? Ka zvejnieki ņem zivis, viņi tak ņem, paši ņem un vēl dala. Es teicu, es redzu, es ar ņēmu. Viņš man saka, ko tu vēl zini? Es teicu, un tu ar ņēmu. Ko es ņēmu? Kā tad es varu ņēmt? Es teicu, ņēmu. Es teicu, ko es ziņošu? Es nākošu gadu nevienu reņģi neredzēšu. Es būšu stukačs, es teicu. Es tak neiešu, tie zvejnieki, mani visi vecie čomi, visi kopā te dzīvojuši esam gadiem, cits ar citu satiekam, rīko visus svētkos kopā iedzeram, es teicu. Doma man nav, es teicu. Un tu, kāpēc tu domā, kad es ar ņēmu? Es teicu, es tev pateikšu tūlīt, kāpēc. Un daudz rupjāk, kā mēs notika katru gadu tehniskās apskats. Kolkozos bija. Izbrauca inspekcija, vietējais, un bija tāds Siguldas rajonā bija Graņko krievs. Un kas tur vēl bija? Viņi atbrauc šeit, es redzu. Man ir loks, man darba istaba tāda bija, kur es individuāli viens sagatavoju materiālus priekš kuģiem, ko vajag remontēt.
Skatos, piebrauc viena mašīna, 1. brigādes brigadieris, 2. brigādes brigadieris, partijas sekretārs, kolhozas priekšsēdētāja vietnieks, kas tur, kādas 6 mašīnas, piebrauc viena, iedod viņam to tehnisko, kā mašīnām ir. Viņš paņem to, nemaz to mašīnu neskatās, parakstās, atdod, nākošais. Pēc tam tāds maiss liels, un tai maisā, nezinu, tur ir lasis pamatīgs, kilogramu 15, 20, tur bija tāda laša pa 15 kilogramu, arī tiks sivens. Aiziet tie paši zvejnieki, viens paņem attais vaļā, kura bagažnieka es neievēroju, man tas nav svarīgi, iemet iekšā tiem inspektoriem. Un es viņam saku, es teicu, es ņem reņģis, bet tu ņem lašus, tas ir pavisam cits. Es teicu, es jau nabagu. Un tā viņš man neieredzēja acu galā visu laiku. Es teicu, ko mēs spēlējam, te kaut kādus naivos. Es teicu, mēs te spēlējam tādus nezinīšus, ka mēs visi esam godīgi un visi esam tautas īpašumā. Es teicu, laukos. Man bija pazīstams sievas, kamēr nedzīvoju, ka tas bija Nītaurē. Viņas strādā fermā. Viņām ir jāizraksta 30 litri piens, par ko atvelk no algas. Tad viņa tās meitenes smējās. Viņa teica, mēs ņemam mekrējumu, cik mēs gribam. Pie manas mājas bija tāda bedre, un tur bija avots, kur nāca augšā. Uzgāja kolhozs, ka vislabākais piens visilgāk saglabājās tajā bedrē. Visu laiku ūdens maiņa. Notiek avotu, izvēršana uz augšu, un kad atnāk, tek projām, ka pāri ir. Tās meitenes vēs to pienu gremdēju. Viņas teica, mums jau tāpat atrēķinā, vai mēs ēdam vai neēdam. Tikai tāpēc aprēķinā pasaka, ka tu noteikti bez piena nedzīvo. Dici obligāti skaitās, ka tu ēdi tomēr. Bija, kā es teicu, tā blatu sistēma jau bija, visur bija kaut kur citu sēdza, un labi bija tas, kas mācīja izgrozīties. Kā smēja kādreiz tajā soc laikā. Dzīvoja labi klētnieks, caur viņu gāja visi grauda kūlumi, viņam tur pustonu uz priekšu vai atpakaļ. Kaut kas jau no tā apvidus, kur kūla bija, un kaut kādas ražas jau var ievākt. Sākuma gados viņas bija tīri labas, vēlāk noplicināja zemi, bija ārkārtīgi zemas. Tur bija līdz smieklīgumam tā lauksamniecība kalns, nelīdzens vietas. Piemēram, man Vidzemē, Nītaure ir ļoti reliepains, pavisam tādu 2, 3, 5 hektāru lauku vienā gabalā atrast grūti. Lai celtu ražīgumu, nāca no lauksaimniecības ministrijas, no zemām vietām, kur ir kaut kāda melnzeme, kūdra, vajag vest uz kalniem un bērt to zemi no pļavām uz kalniem. Komiski, tie cilvēciņi uz tām zirga ragavām mazu to strīpiņu uzmet, aizved, izved. Ko tur var ražību, cik var tur, un lielākā daļa tur jau bija sievieši, lielākā daļa tāda stipra vīri jau nebija pēc kara, tas 50. gadu, kad tas kolhozs nodibināja, nebija jau to spēka vīru, visi kaut kur atrada kādu darbu citur. Kolhozos jau palika tikai tie, kas vai nepadomāja, jeb nevarēja, ja bija uzrakstījuši, ka viņu, jo, kad gāja kolhozā, bija jāuzrakst, lūdzu, pieņemt man kolhozā, bet es par cik, kad gāju armijā, es nebiju personīgi parakstījies. Tēvs man uzrakstīja, kad ar ģimeni, bet galu galā es uzzināju, kad ir jābūt pilngadīgam parakstiem bērniem, ka viņi bija, un es nebiju parakstījies. Un kad es atnācu no armijas, man tūlīt gribēja iekļaut tai Nītavas kolhozā. Es teicu, mīļie, es neesmu kolhoznieks, es nekad neesmu bijis. Es teicu, tas, ka tur māsas man bija jaunāks, tās nebija tām vajadzīgs,
Tās palika kā kolhozā. Un neviens nevarēja neko. Un es pateikšu, ko var iebrauc te kaut kur Carnikavā, kaut kādā zemā vietā, kur ir tā zemīte tumšāk, ar velēnu virsjo kārtu uz ragavām mazu svītriņu tādu, un cik tas zirdziņš pavilka. Aizvarot 300 metru kā izberu kalnā, tur ir tā kā kaķim uz astes. Ne tur ražu pacēla, neko nepacēla. Pirmos gadus bija tīri labi. Tīri labi tās ražas bija. Arvien palika zemāk, arvien palika. Un trakākais jau bija tas, kad, ja tā raža izauga, uznāca sals, sniegs, tu nedrīkstēji, tie mieži vēl ir vārps nolūzuši, lai viņas paliek, bet tu nedrīkstēji ņemt. Tikko tu aiztiks, tu esi sociālas kā īpašuma izlaupītājs. Tas pats bija zvejnieku kolhozā. Viens vīrs Pārgaujā bija paņēmis kasti ar reņģiem. 5 gadi vai cik viņam iedeva. Reņģu kaste, kurai vērtība tur varbūt bija 20 rubļi vai kāda. Galvenais, ka jābūt ir godīgam sociālas kā īpašuma izlaupītājs. Tāds pants bija. Un tādā ar to pantu tas gāja, gadiem gāja. Nebija viss tā, ka tikai vienu gadu bija un pēc tam noņēma, un tu visu laiku bija. Un es, kad viņiem pateicu, jūs skaidri ziniet, kad jūs neviens, un toreiz, kad viņš met tas liepiņš, momentā mums bija samaksāts kasei. Ja gribēja zivis ņemt, tā pa priekš jāies, ja bija kantora kasēm un bija kasiere, kas sēdēja savā vietā, visu laiku kārtoja naudas pārskaitījums un visu. Un jāpiet viņiem, lai izraksta zīmi no 1. brigādes saņem 5 kg reņģu vai cik tur nebūtu. Kad ir tiesīgs es saņemt, apmaksāts kasei, man jau jāsamaksā kantorī bija, aiznes to brigādu, to papīru tam brigadieram, un tas teica, ej pie zvejniekiem, viņi tev ieber. Lai tev ieber, tur neviens nesavēra, nekad es arī nekad nepirku. Man nebija jāpērk tie večmeni. Bet tā reņģi jau toreiz arī neko nemaksāja. Nemaksāja viņu vāju. Cik viņi maksāja? 7 kapeikas kilogramā? Jā, tur es pat nezinu. Visi tā kaudzēja, es pats dārzniecībā aizgāju pie zvejniekiem, paņēmu spaini ar reņģiem un vēd uz garupi zem tomātiem. Tomātiem pielikt 3 reņģus, uzberu aug tik skaisti. Reņģi satur fosforu, kalciju. Tās minerālvielas, kuras tikai bija pareizi jāiekašā. Viens man saka, es darīju tā kā tu, bet laikam es nebiju iekašais. Kaķis visus tomātus izkašais. Kaķis uzgājis, kad ož un izskrāpējis. Un viņš teica, nevis labi, bet slikti man izgāja. Kaķis izēd uzgājis. Kas vēl toreiz pa zivīm bija? Pamatā es pateikšu, mums pat zvejoja pamatā. Pamats jau pati bagātība bija pavasarī reņģes, apmēram no pus marta, āgarpavasarī, apriļa mēnesī. Un pamatā zvejoja reņģes, lucīši mazi bija, ir tāda maza zivtiņa lucīši, brētliņas, arī maza tāda zivtiņa. Tas visas gāja konservēt. Brētliņas tas nav reņģis. Tā ir tāda pati gandrīz kā reņģi. Tikai mazāks, jā, vai kā? Maziņi. Viņas arī ar visām galvām sālī, viss pipars virsū, konservos viņas gāja ļoti daudz. Un tad bija viens posms, bija tā saucamā laša zveja. Un tā laša zveja jau nekad liela bagātība nebija. Te līcī nosvejoja, nodeva, bija arī plāns, cik viņiem vajag, bet tie plāni, viņi nebija lieli. Un ja viņš neizpildīja, cieta jau, bet gāja jau pa labi, pa kreisi. Neviens zvejnieks man nekad nebija bijis tāda bagātība, ka es varēju, pat cik es strādāju pa to līniju, kad es varēju remontēt laivas. Es esmu remontējis, kā nebija uz kuģa darbs. Tā es tūlīt zvejniekiem vajadzēja vienam tur sānā izlausts, brangas izlaustas, tilaudas, tā grīdiņa izlausta. Tie zvejnieki jau atnesa mentus, es neņēmu, es uzskatīju, man bija taimīns jābūt.
vai nu lasans neliels vai ko. Ēst bija vienmēr ko. Mājā bija divi jau bērni, man pateica, tu nenestiek tās zivis, mamma atkal gatavos zivis, bet tās zivis, var jau zivēdienu garšīgus uztaisīt, dažādus. Teiksim, nēģis, es neteikšu, ka es nēģis ļoti man viņš. Varēja viņus rudenī, arī nebija neko viņa cena, ne viņa augsta bija, ne viņa netrūk. Bija gadi, ka ļoti bagāti bija. Bija tādi gadi, ka šodien man kaut kur vēl ir lāvīze, es nezinu, kur, ka iedot jums līdzi, 8 tonnas nēģi vienā naktī, ka šodien priecājās par 80 kilogramiem. Nevarējām mēs nēģus apstrādāt, mēs devām prom uz Salacgrīvu, lai viņi palīdz, citādi jāber ir pa bortu pāri. Tas tomēr ir vērtība. Un tie nēģi jau gāja ļoti daudz uz Varanu plašu manu zem dzimtā. Viņi gāja projām, prom Maskavai. Rīgā jau nēģi nebija. Bija, bet mazus mirklīšus parādu. Bija. Man liekas, ka kaut kādas praudzīņi jau parādījās. Pirmkārt, ja viņas ir uzglabāt, jābūt arī austumu iekārtam. Viņas nevar kā siļķis, viņš ir tomēr mīkstā zivs. Ja tu kaut cik tur temperatūra nebūs vajadzīgais režīms, ātri sāks bojāties un tad zin, kas. Bet kāpēc tā ir, kad vien gadu ir tā raža un vien gadu nav tā raža? To mēs neviens nezin. Ādažu bija ļoti labi nēģu zveja gāja, kamēr ādažos sāka skalot smiltis priekš celtniecības vai ko, un tad nojuka un pateica un vainoja, ka tur ir iekārtas, kas skalo smiltis. Manuprāt, viņas celtniecībai veda vai ko. Tas ir tas kanāls vai Gaujā? Gaujā, jā. Un kad tie nēģi nenāk no iekšā, viņi jau nāk no līča nāk Gaujā, un no Gaujas pa visām Latvijas mazām upītēm, pa visām nenozīmīgām. Viņi tur iznārsto, mazie tie un tad viņi atgriežās pēc 3 gadiem apakaļ jūrā, un pēc 6 gadiem viņš ir nogatavojies jau. 6 gadi? Jā, paiet 6, 7 gadi. Tas nav tā obligāti nosacīts. Tad viņi atkal tas pats cikls sākās no jauna viss. Bet es domāju, katru gadu taču tos nēģis ķer, un cik gadus jau, es nezinu, gadus simtus jau te ķer. Bet viņi atjaunojās, notiek tas nārsts. Gaujā ir viens zona, šogad atkal bija, kur nedrīkstēja likt to saucamos murdus, lai iet brīvi, lai viņi iet, kur viņi iet, viņi aiziet līdz Valmierai, un viņi aiziet pa visām no mazām upītēm, tādām, kam ir platums, tikai 2, kam ir metri platums, pa urdziņām visām, un viņi atrod savu. Bet Gaujā tad, kas tad ir nēģi un viss, vairāk nekā arī nav Gaujā, ja? Gaujā ir vesela, ir Gaujā līda, kas ir sāva. Tādās rūpnieciski tādos daudzumos. Nē. Nav, te jau makšķernieki, vienmēr makšķerē, te jau neko citu. Es te redzu vairāk reizi no Vecgaujas tā tilta puikas izvelk tādus 2 kilogramu līdaciņas. Tomēr izvelk, te to makšķernieki cītību, viņš ir nosalis, te gumijas zābakos stāvot un augsts un cits. Tā, ka sāk Gaujā izcelt, viens ir tāds, kas sien dēļus pie kājām. Dēlim uzliek tādu un iebāž zābaku, un lai tas ledus redz. Un Rīgā jau ziņoja, kad pirmais bija noslīcis, es teicu, mums ja būs nākošie. Bet šogad nav, vienu gadu te noslīka. Tā Vecgauja ir tas attek tāda, saucās Vecgauja. Viņā jau tikko sāk salt, tā tūlīt ir tie zemeledus, tiem jau ir tā prieka pēc, tā kā es teicu, vienam ir prieka pēc, viņš iet nosalis vējā, pirkstus nevar pakustināt, bet patīk tā nodarbošanās, un nekāds grēks arī tas nav. Cilvēks sev atpūta, atroda viņam. Kāpēc sievietes nemakšķerē, bet vīrieši makšķerē? Makšķerē arī bija sievietes. Mums te sēžu. Sievas sēžu, bet maz.
Sievām ir mājasemniecībā vairāk tie sīkumu nodarbības. Man liekas, sievietēm ir, ja ir ģimene, aplāpīt, kaut ko uzadīt, notamburēt. Tagad vai tā kāds vēl tamborē kaut ko atdevēl? Tagad? Vecās mammas, man liekas, tikai tur jau sievietes. Nu, bez šo šaubu. Nē, ilgus gadus mums tagad arī ir, kā viņš saucās, tas pulciņš, pagaid, aušanas kaut kāds. Tur bija. Mana sievai vēl ir tautas daļametņu meisteri. Viņa bija dziesmu svētkos zemestrādes, bija tur ļoti skaisti. Kādi ir, ko ir izpītie grozi no saknēm, sēgas, vilnainas, prievītes. Visu, ko latviskais, lai saglabātu. Tur bija skaisti darbi, ļoti, es pat teiktu, ka ne jau man tā jēga tik kritizēt, kurā novadā tur ir, kur šos tā ir un sēļos ir tā bijis, bet nu vienkārši noskatīties, tas skaistāk. Un bija Carnikvārē, bija tas pulciņš, bija viņas kādas 20 sievas, kas reizi nedēļā sagāja kopā, tas nebija darba laikā, tas bija vai nu sestdien, svētdien, jeb vakarā pēcpusdienā. Viņas atkal kaut ko jaunu, kaut ko rādīt. Piemēram, manas sievas personīgi ir visi šitie, viņas austi taisīti. Ir jau tādas lietas, ko mēs daudz it kā neievērojam, nezinām, bet tās tautas tradīcijas jau iet cauri. Viņas tik viegli. Ne jau tāpēc auži, kad nevarētu nopirkt. Auži, piemēram, es pateikšu, kad es kādreiz ar bitēm noņēmos. Ne man tik daudz tas medus vajadzīgs. Nu, es ļoti daudz medu patērēju. Bet interese, attājas vaļātāji, cita pasaule, pilnīgi cita pasaule. Kā nes ziedputekšņus, kā viņas putekšnīšus liek iekšā šūnās, kā tiek izvilktas šūnas, kādas ir mātes kannas, kad māte iedēja nākošo jauno māti, ka grib izaudzēt. Un vesela, nu, var teikt, zooloģija. Tā kā, var teikt, augu valsts botānika tā. Es kādreiz brīnos kādreiz, kad šodien skolas māk, kad ir jāprot iziet bez elementārām zināšanām no dabas. Kad programmas ir tādas, ka vienkārši nespēju. Es kādreiz domāju, kāpēc bērniem vajag tik daudz, tagad noņem tos telefonus, tagad ir bišķi tā kā savādāk. Bet viņam tikko brīvs, tā tūlīt telefons. Bites ir gudrāks par cilvēkiem? Daba ir bites veidojusi, nav gudrākas. Bitēm, teiksim tā, bitēm jau nav smadzeņu sistēma, bitēm ir instinkti. Daudz dzīvā dabā ir tas, ko mēs neredzam, neredzamais un par ko brīnamies, tas pamatojās uz instinktiem. Tas dzīvnieciņš jūt, ka nāk lietus un ka lietus laikā pa laiku jau pirms lietus malā pērkons var rūkt 3 jau stundas vai pusstundu. Bites jau ir visas lielāko daļu atnākušas mājā un neizlido ārā, kamēr lietus gāze pāriet. Varbūt kāda izlido, kāda atlido, bet ja viņa ceļā kaut kur pārsteidz lietus, viņa palien lapai zem apakšā. Viņa to lietu pārlaiž, lietus līdz, bet notek nost, lietus pāriet, viņa lido tālāk. Bet bite uz skolu neiet, cilvēks iet uz skolu. Un bitē viss ir kārtībā, nekāda problēma, ja? Bet cilvēkiem nemitīgi ir problēmas, nemitīgi viņš kaut ko nesaprot, kaut ko pārprot. Nu, mēs esam zemes augstākā būtne attīstītā. Un mums arī... Tiešām mēs esam augstākā? Ne? Mēs esam augstākā. Ja ņem reliģiski, tad ne. Tad ir, ja tieši tic Dieva mācībai, kas visu regulē, tad ir jādomā, varbūt jau, cilvēku uzskat daudzi, vai ir Dieva grība jeb liktenis. Uz šo punktu stāv ļoti daudzi.
Tas ir viens tas pats, ne? Nav viens un tas pats. Viņš saka, liktenis ir jau, kad tu piedzimst, jau tev ir viss jau, tu jau, un ir gaišreģi, kas var pareģot, ka pasaka, tev būs spēka gadi, 25, tev būs 40 gadi, tev būs slimība un tu aizies. Un kur dabā rodās šis? Nav izzināts. Daudz jau, ka neizzinātais ir vairāk kā izzinātais. Bet bites arī zina, kad būs lietas, kad nebūs lietas. Zina. Nu, Viņas jūda... Nevajag ne gaisreģi, neko Viņas jūda gaisa spiedienu. Viņām ir savi instinkti jebkuram kukainim. Visiem. Kāpēc putni ligzdas ceļ noslēpt? Tāpēc, kad otrs stiprākais tavu ligzdu izpostīs, apēdīs tavus mazuļus, šie te pat tai eglēs. Žagata taisa, cītīgi taisa ligzdu. Vienu gadu izdzīvoja, izlidoja, otru gadu taisa vārna uziet, kad viņa ir iznākuši mazie, atnāk vārna, žagatas kliec, vārna visu izposta. Otrā gadā vairs nav, nu jau 2 gadi vairs nav. Kas viņai pasaka, ka tās iepriekšās paudzes izpostīja? Un nenāk, un nav, ielido, bieži ielido, te, kur tās eglis ir, un neligzdo, nav. Mums ir daudz, kas nav, es to ticu, kad ir tā saucamā neredzamā pasaule. Un mēs vienkārši neredzam viņu. Mēs viņu neredzam, bet mēs minam un pieņemam. Nu, ir tautas, kas aiziet, nu, piemēram, ir citu nāciju un citu, iet pie kalniem, pirms viņš iet kalnos vai tur medīt vai ko meklēt, viņš pa priekšu kaut kādu tur lūkšanu noskaita vai ko. Tā viņam veiksies, vai tas tā ir vai nav. Es neietu strīdīties, un viņš būtu apvainots, ka viņš tiek izsmiets vai ko. Bet, nu, ir jau lietas tādas, nu, kā es varu nejust, lai cik stiprs būtu. Ja man liks karstu klāt, nu, es tā jūtu, lai es teikšu, es nejūtu, bet es jau sev tad mānu, jeb mānu tos, kas brīnās, kāpēc man tā kā dabā ir likumi, kuri mēs nevaram nekādā veidā, lai cik mēs teiktam, tie ir māņi. Nu, nav viņa māņi. Kāpēc vecie ļaudis dzīvoja pēc paudzēm ieņemtiem paradumiem? Senie latvieši, pieņemsim 200-300 gadu atpakaļ, cēla, sākumā bija vigvamīt, kā tās mājiņas, kad sāka baļķu celtniecības materiāls, pateica, koku mežā nocirta zināmā mēneša fāzē. Un 2 gadus tas koks stāvēja nogatavināties. Nu, mums liekas jocīgi, nu, kas tur ko gatavināt? Padomu laikā kādreiz zaļa atved caur gateru un tūlīt sienā pēc gada caur spraugas. Parādās tā taisnība. Kam tad ir tam? Un mums senlatviešiem jau bija tās ticības. Es kādreiz runāju ar tādiem cilvēkiem, kas ir arī jau ar lielā vecumā. Viņi teica, mums vecāmām teica, tādā mēnesī vajag kaut cūku, tādā mēnesī tad nāk tauki laukā. Tādā jācer paitas ir, tad labi atauga, kā ātri vilna. Tādā mēnesī audekls jāuzsāk ir. Nu, vesela rinda bija. Cik viņi pamatoti visi bija, cik bija pareizi, bet dzīvoja ar tiem un mācīja dzīvot, un progress gāja vienalga. Šodien arī. Es te vienreiz klausījos, viens mediķis teica, ar Covidu vēl tālu līdz galām, lai tiktu. Covidam ir jāatrod tā sakne, kad būs vakcīna, kura iznīcinās jebkuru veidu. Un cerams, ka viņi atradīs. Un tas nebūs nemaz tik ātri. Un es pat ticu, nu tā visu gadu simtiem pateica, bakas nekad neiznīcinās. Šodien nav vairs, pasaulē vairs nav bakas nevienā
kontinentā, nevienā salā, nekur nav pilnīgi. Nu, jā. Atgriežoties atkal par to Carnikavu, te jūs nostrādājāt tajā uz tiem kuģiem 21 gadu. Jā, es nostrādāju. Nostrādāju. Es celtniecībā biju, ka bija mājā no jūras un tā, bet tas man bija kā pamatdarbs. Es braukāju, lielākā daļa jau iznāca braukāt uz Ventspili, jo zvejas kuģi mums bija ļoti daudz bāzijās Ventspilī, un tad arī remonts. Ja bija īsie remonti, kuģiem bija tādi, nu kā lai es pasaku, profilaktiskais un kapitālais. Profilaktiskais bija vienu mēnesi. Tas bija pārbaudīt visus mezglus, nejauca laukā. Kaut kas ir apstājies, kaut kas ir reizes laikā, no atrašanās jūrā, bijis kaut kādas apstāšanās un ķeršanās. To iztaisīja, ka bija kapitālais, un tad jau jauca dzinējus laukā, visas kloķvārpstas un virzuļus, un visu vilka laukā, visu mērīt, dilums, nolietāšanās pakāpi, kad ir jāmaina, kad vajag veco var atjaunot. Tas viss tika ar speciālistiem, ar aparatūru pārbaudīts, un tad, kad bija tas izdarīts, tad gāja tā saucamās gaitas pārbauda un navigācijas pārbauda vienu dienu. Izbrauca jūrā, kuģi mocīja uz priekšu, apakaļ, pa labi, pa kreisi, ātrāk, lēnāk. Nu, viss kā tik, citreiz kāda 5-6 stundas, citreiz ilgāk. Un tas pats bija atkal ar navigācijas iekārtām. Visas tas ir rādītājs, kompass, visu to. Kādas tad bija tās algas uz tā kuģa? Maksāja par nozvejoto, maksāja dienas naudu, maksāja... Algas atkal bija, kā lai es pasaku, pārja, nozvejotās. Tad cik tā alga mainījās, teiksim? Algas mainījās, piemēram, ja matrozim bija viena vienība, 1 rublis, tad kapteinim bija 2 rubļi. Divreiz vairāk. Pārējie attiecīgi vecākam mehāniķim 1,8, kapteiņa vietniekam 1,8, un tad aizgāja līdz Kambijas puikam. Tas ir saucamais Junga, jeb kā agrāk bija. No. Tie puikas, kas tagad jau vairs nav tā sistēma un tie kuģi, kas bija kā agrāk. Tas viņam bija jādara tam Kambijas puikam. Tas Junga, tas puika mazgāja traukus, viņam nebija viņš bija saistīts, lai izmazgātu koridorus. Apkopējs tā kā? Jā, kā apkopējs var teikt. Kartupeļus pamaz zīpols nomizo, visu tos melnos darbiņus. Veļu mazgāja? Ko? Veļu mazgāja? Veļu mazgāja mūsu kuģiem, būtenībā mazgājām mēs paši. Bija tāda dušas telpa, kur var mazgāties jebkurā laikā, kā brīva tā dušas telpa. Viņā nevarēja tur daudz cilvēku, 2 varēja iet. Bija miglā, parasti bija tāda migla, ka cauri neredzēja. Ja tas kuģis bija ilgāk stāvējis, tad biezi bija. Koridorus bija pa labi, pa kreisi bija vienā pusē kajīts, otrā. Sievietes bija uz kuģi? Nebija. Uz lieliem kuģi, uz refrižatoriem jau tie, kas bija lielās apstrādes. Tur bija laborants sievietes, tur bija, bet uz šitiem te, kas mums bija kolkoziem, nebija paredzēts vispār kā tāds. Kāpēc tā bija, nezinu? Tāpēc, ka tas darbs bija koncentrēts, smags. Ko tā sieviete tur darīs? Kā mediķis vai kā pavārs? Tomēr jau uzskatīja. Arī uz lieliem kuģiem, tur, kur bija, tas pats viens no milzīgākajiem bija tas saucamais Vilis Lācis. Tur bija arī kādas 3-4 sievietes. Tikai bija anlīžu noņemšanā. Viņš jau neņēma lāpstu un mutis nevēla. Un mutis nestropēja un necēla augšā un neko tādu. Jūrās jau no vēstures senatnēm sievietes nav. Ja ir varbūt verdzenes tādas, kas ir priekš izpriecām, ko vedāja pieķēdētas līdzi. Un tad jūs nostrādājāt, tad kopsumā jūs nostrādājāt Carnikavas tajā kolhozā
No 64. gada līdz 90. Nu, kad izjuka, no ka nāca, Jā. var sakot, brīvība. Pār pa 30 gadi. 21 gadu tad jūrā, Jā, nu pārējo. un tad vēl 10 vairāk gadus. Tad... Jā, tad, kad es jau vēl strādāju, ka vairs, kad mums tas zveja, es negāju, zvejā jau vēl gāju, vēl, kad es vairs negāju. Man sakot, daudzi jau tā izpot ģimenes pajūk. Tomēr tas ir tāds, nu, būtenībā ir, kas var iztikt un dzīvo, bet ir jau blakus tie gājieni tūlīt, un tā sieva ir krastā nepieņemama tā dzīve it kā vienai, un tas pats arī ir tam, nu, mums jau bija visaugstākais no visām valstīm, nedrīksties starptautiskais bija kaut kas 60 dienas drīkst būt no jūras mājas projām. Mēs gājam 120 un pat vairāk gāja, tur savienībai nevieni. Mums kā viss bija brīvība. Tas ir gandrīz pusgadu jūs bijāt projām. Nē, mēs augstākais 120 dienas. 120 dienas. 4 mēnešus. Bija varbūt nedēļa vairāk, nedēļa mazāk. Nu, gandrīz pusgads. Ātrāk, nu tas tā. Un cik tas šķiršanās procents bija liels tiem jūrniekiem vai kā? Ne, viņš jau parasti nekā, lai es pasaku. Pieņēma to dzīvi, kāda ir. Nu, nebija tāds kliedzošs, ka tik daudz un tik daudz izšķīrušies. Tas tie, kas nevar novaktēt krastā dzīvojošos pārus, nevar ar varu salikt kopā. Tā kā es uzskatu, ka tā ir tāda, nu, grūti atbildams jautājums, kad jādzīvo, vai nu dzīvo pēc tās baznīcas kristīgā ticības līnijā, un arī tas, ko māca tā laulā un ar visiem svētiem vārdiem, pēc gada jau ir pavisam cits. Nu, kas tad ir tas, kā būtu pareizi, lai nešķirtos, lai varētu sadzīvot, kāda ir tā jūsu tehnoloģija bija? Tādas formulas nav. Formula dibinājās uz pašcieņu, jeb uz cilvēka vērtējumu sevi. Bieži jau es tā sevī novēroju vainot to otru cilvēku, bet tā vaina jau slēpjās tam, kas to kašķi meklē un izveido situāciju, kad abi vienojās, labāk būs katram par sevi. Ļoti bieži tā ir.